Vēstures, es nezinu, 18. gadsimts. Viduslaikos tad, jā. Amerika. Kādēļ tiešām? Tādēļ, ka šobrīd vēsturē par to mācos. Tu zini, kā tur bija? Nu jā, no nostāstiem jau ir dzirdēts šis tas, jā, ka tur... Laikam... Nebija elektrības, nebija interneta. Nē. Jā, tāds laikam ir, jā. Man ir divi varianti. Vai nu 18. gadsimts Anglija, kad visās lielās kleitas, man šeit tas būtu tīri interesanti, jā, tādos laikos dzīvot. Vai arī bišķiņā ātrāk un ar šīm zināšanām, kas man ir, lai izceltos, jā. Es domāju, šis pats, tikai lai viņš rit mazliet labāk, vieglāk. Tā gadījās. Normāli. Ļoti patīk, jā? Jā. Es domāju, ka tas bija tad, kad visi tie mākslinieki bija, kā viņas sauca, Leonardo da Vinci un tam līdz. Renesans, jā? Jā, akmens laika. Jā. Kāpēc tieši tas? Nu, es gribētu izmēģināt, kā tad ir dzīvot. Nav ne mazākās jausmas. Nu, es par kaut ko tādu nekad neesmu domājis, bet, Kara laikā Eģiptē. Nezinu, man ir jāapmierina šī laika posma, kuros tagad atrodos. Amsterdamā. Kurā laikā? 21. gadsimtā. No vēstures, kurš tev liekas visinteresantākais? Laikam jau viduslaiki. Tā kā tagad, jā? Jā. Iepriekšējā gadsimtā. Tā kā 20. gadsimts, jā? Kādēļ tieši 20. Nu, tāpēc, kad viss bija daudz savādāk un es gribētu to pārbaudīt sevi. Grūti pateikt, katrā ziņā šajā gadsimtā, gadu tūkstotī. Karu? Nē, karu gan, ne. Tur bija pārsvarā karš, cik es zinu. Nu, ne tikai. Viduslaiki dēļ kleitām un tā kaut kā tāda. Bet aristokrātiskā kaut kādā ģimenē noteikti nenabagi.